reklāmu YouTube. Man ir savs YouTube kanāls, Vintage Verokins. Man ir savs, es uztaisīšu reklāmu vienkārši Jānim, lai viņam ir klienti. Var tak filmēt, vai ne? Tātad firma Valmieras Domradis, ja? Visiem, kam interesē zemes līdzināšana, zerakšanas darbi, viss pārējais, zvaniet uz šo numuru un ja jums kaut kas tāds interesē, vai aizvest zemi, vai kaut ko tam līdzīgi melnzeme rakšanas darbi, ja? Vot. Zvaniet, runājiet un viss būs čikiniekā. Ar šādiem ekskavatoriem strādā cilvēki. Redzēt, kāds skaistuls. Superīgi ķēra, ne? Ko? Volvo. Lāps priekšā smuka. Garāžu kooperatīvs. Šī ir vieta, kur es agrāk strādāju arī. Šāds tāds lietiņš. Šāds. Ja kāds zina, kā to brīnumu sauc, sakiet tos komentāros, rakstiet, kas tāds ir brīnums. Ja kādam šādas lietas interesē. Es agrāk ar tādu piena kombinātā strādāju. Šādu pa gruščiku. Vot, šādas te vecas sēkas tiek atjaunotas un viņās tiek taisītas remontēta tehnika un viss pārējais. Un iekšā, protams, neiesim un mašīnu riepas un pat jauki. 3 minūšu garumā būs video un ja kādam interesē, ko es šeit daru, ja, tad es jums varētu īstumā pastāstīt, ja, kāds ir mans darba uzdevums. Es ar tehniku tā kā nē, bet man ir šī lielā čupa, ja. No šīs lielās čupas ir jāizgriež šīs lielās brusas, ja, ārā un jāsazāģē šī malka, lai es sev nopelnītu naudu. Tas ir, ziniet, grūti, bet, nu, ir jādara un jāstrādā ir. Un nav ko puņķoties un ņemties. Šeit redzēt, šī čupa ir tik gara, kad, kā jūs domājat, kas te ir nojaukts, kāda veca kūts, vai ne? Miniet, rakstiet komentāros, liekiet laikus un visu pārējo. Es gaidīšu jūs atsauksmes un ja kādam šāds lietas interesē, tad lūdzu sakiet, ziņojiet. Tā čupa jau arī reku vēl ir vecais JCB ekskavators. Protams, viņš ir salūzis, ja. Tas kaut kas ir nostīmē. Šis ekskavators ir nogājis diezgan ilgu laiku un ar viņu arī diezgan daudz izrakts ir. Es vēl atceros, kad ar viņu vēl autokapsētā mašīnas mīcīja vēl. Karkasiem braukāja pāri vēl. Un tā. Jā, JCB. Kaus. Jā. Tā kā iegaumējiet šo numuru un redziet, kas man jāizdara ir, lai es nopelnītu naudu. Lai es nopelnītu sev iztiku, man šāds darbs ir jādara. Un tas tikai tāpēc, kad
nenolika laicīgi tiesības un vispārējo. Man būtu autovadītāja apliecība un visas mašīnas tiesības, un tad te jau būtu cita runāšana pavisam. Tā kā piečakojiet šo video un gaidīšu jūs atsauksmes jūsu, protams, liekiet laikus un skatieties un sakiet, ko jūs domājat. Un ko jūs domājat par šo malku šķupu lielo. Lai visiem jauka un saulaina diena, kāda ir šodien, un paldies visiem, kas skatījās. Uz tikšanos nākamos video. Piečakojiet, pieliekiet laikus. Čuriju visiem!